Sveiki, mīlīši! Sveiciens jums 9. advents kalendāra dienā. Un šodien turpināsim attiecību lasījumus. Šodien palūkosimies par tavām attiecībām ar citiem. Kas tev jāzina par šo tēmu, ko kārtas, ko augstākie spēki vēlas, lai tu zini par tavām attiecībām ar citiem. Šodien mums ir 3 kristāli, no kuriem izvēlēties grupas. Tātad šis kristāls būs grupa numur 1, šis kristāls būs grupa numur 2 un šis kristāls būs grupa numur 3. Sajūti, kurš kristāls tevi uzrunā, kur atrodama būs tava grupa. Un, kad būs izvēlējies, kā vienmēr video aprakstā atradīsi grupu laikus un tiksimies pie tā lasījuma. Sveiki, mīļā pirmā grupa! Tātad tu izvēlējies šo kristālu. Un šis būs tavs lasījums par tavām attiecībām ar citiem cilvēkiem. Tātad, paņemsim kārtas, palūkosimies, kas pirmai grupai ir jāzina par viņu attiecībām ar citiem cilvēkiem. Citi cilvēki, tas principā ir draugi, ģimene, tie cilvēki, kas tev ir ikdienā apkārt, varētu arī nebūt varbūt tādas ļoti ikdienišas attiecības, bet attiecības, kas ir gana būtiskas, lai tu par viņām uzzinātu. Un kas nav romantiskās tātad, jo par romantiskajām mēs runāsim rīt. Kas pirmai grupai jāzina par viņu attiecībām ar citiem cilvēkiem? Un paņemšu vēl vienu, un tad skatīsimies, kas pirmai grupai jāzina par viņu attiecībām ar citiem. Tā, mums ir nāves kārtas. Starting strong. 4 kausi. 8 zobeni. Wow! 6 monētas, 10 kausi, 5 zižļi, kausu dūzis un patvērums. Tā es nolikšu šeit, lai mums tik ļoti tā gaisma nespīd uz kārtīm, lai tu vari redzēt visu. Jā. Īstenībā jau pirmo kārti noliekot, man radās sajūta, ka tu esi tāds kā garīgais ceļa rādītājs. Šī alas kārtas, tur ir teikt sanctuary, ja patvērums, svētnīca, kaut kādā mērā arī. Tu esi tā būtne, kas tu vai nu ļoti trigerē citus, vai tu arī citiem esi riktīgi tā kā svaigi. Ak, šausmas tur ārā riktīgi noteikti rokas. Tā ir atkrituma mašīna, sorry. Tu esi kā svaiga ūdens malks, svaiga ūdens malks izslāpušam ceļiniekam. Jā, principā, vai nu tu esi tāds, kurš riktīgi palīdz, iedrošina, motivē, vai arī tas, kurš rada citam diskomfortu. Un lielā mērā tas ir atkarīgs no tā, ar kādu cilvēku tu miedarbojies. Un es absolūti, tā kā man nav tā sajūta, ka man tev ir, kaut kā jāmudina uzvesties vienā vai citā veidā. Tu esi tāds, kāds tu esi. Šis vairāk ir lasījums par, tā kā informācija, informatīva ziņa no augstākiem spēkiem, ka tu nevarēsi būt visiem labs. Ja tas ir kaut kas tāds,
kas tev ir svarīgs, jo tas nav īsti tavs uzdevums. Tu esi, tu esi nācis cilvēkiem palīdzēt tikt cauri šai zemes dzīvei, tiem, kas ir gatavi dzīvot apzināti un ar sevi strādāt, sevi attīstīt, tiem tava enerģija būs ļoti patīkama, iedrošinoša, tāda, es teicu, kā tas svaigs gaiss vai tīrs dzidrs ūdens no kausa, kaut kas nenovērtējami īpašs un varbūt arī citāds nekā tas, ar ko cilvēki var sastapties, spēj sastapties ikdienā. Teiksim, ir cilvēki, es iedomājos, ka, teiksim, ir masa ar cilvēkiem, tad tu esi tas viens, kurš izceļās, tu esi tas viens, kurš spīd kā tāda lāpa. Un būs tie, kam tā lāpas gaisma būs kā iedrošinājums, mierinājums, kā kaut kas, uz ko viņi dodās, un kas viņiem tā kā ir nepieciešams. Un būs tie, kam tā gaisma ir par spožu, par kairinošu, par citādu, nesaprotamu, un viņi tevi visdrīzāk pasīvi vai aktīvi atraidīs. Un augstākie spēki vēlas, lai tu zini, ka ja kāds tevi atraida, un interesanti, ka šeit ir šie 4 kausi, un te ir tā, ka cilvēks ar 3 kausiem, un šeit ir cilvēks, kurš nes savu kausu. Un man liekas, ka šis esi tu, tas, kurš nes savu kausu, un tavs kauss tiek atraidīts vai netiek pieņemts. Šis ir lūgums nesaskumsti. Tātad nesaskumsti par atraidījumu, nesaskumsti, ja tevi pārprot, nesadzird, neievēro, varbūt pat atstumi, jo tas, ko tu savā kausā sniedz šim konkrētajam cilvēkam, nav paredzēts vai nedara šobrīd, vai viņš nav gatavs tam, ko tu vari dot. Zini, ka ir citi, kam tas noderēs, norezonēs, kas gribēs vēl un vēl un vēl, un fokusam, lūgums ir fokusējies uz tiem cilvēkiem, un ja šādu cilvēku šobrīd nav tavā dzīvē, tad lūgums ir neatdot savu kausu tiem, kas to nenovērtē, bet paturēt labāk pie sevis, jo tad, kad kāds nāks, kurš tiešām vēlēsies to, ko tu vari piedāvāt, lai nav tā, ka tavs kauss jau ir kādam atdots, un tu nevari iedot tam, kurš tiešām ir pelnījis. Interesanti, kaut arī es teicu, ka šis nav par romantiskām attiecībām, šis varētu būt saistīts ar to, ka varbūt tu ļoti vēlies attiecības vai partneri, un īsti neviens cilvēks līdz galam nav. Tu neesi saticis to cilvēku, kurš tevi no sirds saprot un vēlas būt ar tevi kopā. Tas varētu būt arī attiecināms uz draudzību, bet lūgums ir labāk esi viens, bet tā kā autentisks un es zinu, ka nevienam negribās būt vienam, bet tu nepaliksi ilgi viens. Tā kā atnāks īstie cilvēki, bet lūdzu, nepielāgojies, neupurējies kāda vārdā, kas vienkārši tevi izmanto vai kas nespēja novērtēt to, ko tu piedāvā. Jo šie 8 zobeni man liek domāt, ka tu mēdz savām šaubām ņemt virsroku, un tu notici tam, ka tu neesi gana labs, ka tu esi dīvains vai ka tev ir jāklusē, ka tu nevari parādīt savu patieso es,
tu notici tam tāpēc, ka cilvēki tev apkārt, viņi liek tev tā justies. Pat tie nav tie īstie cilvēki tev. Un patiesībā, ja mēs skatāmies šo nāves kārti, tad šeit ir tas pavadiens, kas tā kā tiek ko ir paredzēts pārcirst. Nāve pārcērt šo pavadienu. Un lielā mērā te varētu būt tas par attiecībām, kuras tev vairs nekalpo. Nu, šī tēma, man liekas, atkal un atkal atkārtojas un iet cauri šiem lasījumiem. Tā kā šis ir vēl viens apstiprinājums, jo principā tas, kas tev ir paredzēts, tā ir ļoti harmoniska, skaista kopā būšana. Vispār attiecībās ar cilvēkiem, būšana vidē, kur tevi mīl, pieņem, novērtē. Varbūt pat saprot. Tas ar to sapratni ir tā, ka ļoti reti, kad izdodas atrast cilvēku, kurš ne tikai mūs tā kā ciena un pieņem tāds, kādi mēs esam, bet spēj saprast. Nu tas ir liels retums, bet iespējams, ka tev pat varētu izdoties atrast tādus cilvēkus. Un es saku atrast, bet principā viņi atnāks pie tevis, tu viņus piesaistīsi kā magnēts. Bet, lai tu to varētu izdarīt, tev ir jāciena sevi, tev ir jāciena šis savs kauss. Tas, kas ir tevī, tev tas ir jāciena, un nebūtu, tā kā, ja tu to atdosi kādam, kurš to vienkārši izlies zemē, vai nenovērtēs, principā, tu tādā veidā tā kā paildzinās to ceļu, pie to laiku, līdz kuram tā kā tu varētu tikt pie tā, kas tev ir atbilstoši. Jo tu būsi aizņemts ar sev neatbilstošām būtnēm. Nezinu, kā lai to tā skaisti pasaka. Jo, nav tā, ka kāds ir ļoti slikts un grib tev darīt pāri un speciāli tevi neciena vai kā. Bet ir vienkārši cilvēki nesaprot tavu enerģiju un nesaprot tavu misiju. Man gribas teikt pat misiju, bet tava misija ir nest gaismu pasaulē. Un nevienmēr un ne visi ir gatavi tai gaismai. Jo, ja mūsu dzīvē ienāk gaisma, tas nozīmē, ka mēs ieraugam lietas, no kurām mēs varbūt ilgu laiku esam slēpušies un kuras mēs neesam gribējuši atzīt un ar kurām mēs negribam arī strādāt. Un es domāju, ka tava tā īpatnība ir tas, ka tavā klātbūtnē, tā kā tev ilgstoši esot klāt, cilvēks ir spiests sevi uzlūkot. Un tie, kas nevar to izturēt, viņi visdrīzāk. Jā, un tur ir divas lietas. Viens ir tas, ka tu tā kā otram esi kā spogulis, bet otrs, tev ir arī tā gaisma, ko citi grib. Tā kā, tavā enerģijā arī kaut kas ļoti patīkams, tāds veldzējošs. Un pat, ja ir nērti varbūt skatīties to savu gaismu, nevis uz savu, bet uz tavu gaismu, ir patīkami būt. Tas ir tā kā, es nevaru izdomāt labu analoģiju. Tā kā tas cilvēks grib ar tevi būt kopā, jo tava enerģija ir tā kā tāda narkotika gandrīzai. Bet tajā pašā laikā varbūt viņš pret tevi ļoti slikti izturās, jo tu viņu visu laiku triggerē. Viņš tevi grib un negrib reizē. Un tad ir tā kā jā, nē, sajūta. Tā kā jā, bet nē. It kā jā, esam kopā, tu man esi vajadzīgs, bet nē, es tevi, bet nē, tajā pašā laikā ir visādi, tāda nepatīkama, pat agresīva varbūt, vai nicinoša attieksme. Un it kā jā, varbūt tev tur nes ziedus, bet tajā pašā laikā tevi lamā. Tas tāds skarbs salīdzinājums, un, ja mēs runājam par to, ka šis nav attiecību lasījums, tad, respektīvi romantisko attiecību lasījums, tās varētu būt arī, tā kā darba attiecības, kur no vienas puses tev, tā kā
prasa no tevis visādus darbus, tāpēc, ka tu labi strādā un tā kā tev labi izdodās tas, ko tu dari, bet tajā pašā laikā pret tevi nicīgi izturās. Vai tu, piemēram, lūdz kaut kādu tā kā pretī kaut ko un tev to nenodrošina. Kaut kas tam līdzīgs te liekas. Un es domāju, ka mums vajag vēl kārtas par šo tieši aspektu. Kas otro grupu sagaida nākotnē attiecībās ar citiem? 10 zižļi. Un ko otrā grupa var darīt? Ko pirmā grupa var darīt, lai nebūtu šie 10 zižļi? Jo īstenībā, jā, tev ir jācīnās. Labi, patiesībā tu varētu uzkāpt uz savas slotas, vienkārši lidot prom. Ups, mums nokrita jūra ar kārtīm. Jo es jautāju, kas notiktu, un es sadzirdēju, bet kurā scenārijā? Jo, ja tu turpinās iet šo trajektoriju, kur tu ļauj tiem, kas nav pelnījuši tavu enerģiju sevi izmantot, tad jā, 10 zižļi. Tu vienkārši tu darīsi svešu darbu, tu nesīsi svešas nastas. Bet kas būs, ja tu nedosi savu kausu vairs tiem, kas to nav pelnījuši? Pajautāsim tā. 8 zižļi. Jā, viensuļu ātrai jānāk, jo principā ir jāsapurinās tam, kas ir bijis. Tev pašam tā kā arī sevī ir jāsajūt tas spēks. Tavs milzīgais spēks un tavs milzīgais potenciāls. Sorry, arī tur, ja tu dzirdi trokšus, tad mums notiek remonts blakus. Jā, te ir principā, lai tu varētu tikt pie tiem cilvēkiem, kas tevi novērtē pie šādas sajūtas un šādas enerģijas, kas 6 monētām, kur tu esi svarīgs un vajadzīgs. Tev ir jāpārcērt noteiktas attiecību saites, vai vismaz jānostāda stingrākas robežas un jāpasaka, nē, es neļaušu tev kāpt uz galvas, nē, es neļaušu tērēt manu enerģiju, manu laiku, manus resursus, ko es tev dodu no tīras sirds. Tā kā neļaušu tev tērēt, ja tu to nenovērtē, ja tu izturies pret mani ja tu man neizrādi cieņu. Jo man liekas, ka tu ārkārtīgi cieni citus un esi ļoti labestīgs. Kāds būs pirmās grupas? Es gribēju jautāt, kāds būs pirmās grupas ceļš, ja viņi pastāvēs par sevi un ir Hanged Man. Un šis te zobenu bruņinieks. Mēnes. Es saprotu, ka tava situācija nav super vienkārša. Tādā ziņā, ka tie cilvēki, kas tev ir apkārt, tu nevari tā baigi viegli no viņiem aizlaisties. Tā kā pateikt, viss, es vairs negribu šeit strādāt, vai viss, es vairs negribu, varbūt tā ir ģimene. Un mēs varam, protams, pāraut kaut kādā mērā attiecības ar ģimeni, bet tā vienmēr tāpat būs mūsu ģimene. Kas ir interesanti, šī ir tāda tā kā uzticēšanās, padošanās, ļaušanās pakārtais, bet tu it kā vēl projām esi tajā pašā pozīcijā, bet negluži. Šis cilvēks ir ar kājām gaisā, ar saķēdētām rokām un kājām. Kaut kādā mērā tā kā ķīlnieka pozīcija, bet man liekas, mums jāskatās tomēr kopā šīs kārtas, jo te ir mēnesis.
Un mēnesis runā par apslēptumu, tā kā par nezināmā izzināšanu. Un šeit, paskaties, te ir kaķēns, kurš skatās atspīdumā, un tur viņš ir kā pantēra. Un es teiktu tā, ja šīs attiecības, kurās tu esi ar šiem cilvēkiem, kuri tevi neciena un nespēja novērtēt, ja viņas ir tādas, no kurām tu nevari gluži aiziet vai pagriezt viņām pilnībā muguru, tad lūgums ir vismaz ieraugi savu vērtību. Ieraugi vai atceries, jāsaka tā, atceries, ka tu neesi nekāds mazais kaķēns, kuram var darīt pāri, tu esi liela pantēra. Protams, nevienam kaķēnam arī nevajadzētu darīt pāri, bet es domāju vairāk tā, ka tu vari sevi aizstāvēt, tu vari uzšņākt, tu vari iecirst ar ķepu vai ar, kur mums ir zobena bruņnieks, viņam ir zobens. Un viņš tā kā nevis ļauj sev kāpt uz galvas, bet viņš cīnās pretī. Jo, principā, tā ir robežu nospraušana. Tu vairs neļausi sev kāpt uz galvas tādā mērā, varbūt tev vēl projām jābūt tajā situācijā. Jo īpaši skatoties šo pakārto šķiet, ka kaut kādā mērā šīs attiecības, šī situācija, kurā tu atrodies, viņa tev bija kā svarīga mācība. Tas nav kaut kas tās, no kā tu vari aizlaisties prom. Tas ir kaut kas, kam tev ir jāiziet cauri, un šajā procesā jāpieaug un jāsaprot, ka tikai tāpēc, ka tie cilvēki, kas tev ir apkārt, saka, ka tev nav vērtības, tas nenozīmē, ka tā ir taisnība. Un visdrīzāk, ka viņi paši savu vērtību neredz. Un mums ir kaut kā jāsaņemās un tomēr jāspēj sevi novērtēt par spīti tam, ka apkārtējie to neprot. Un tad, kad tu to vismaz vairāk spēsi izdarīt, es domāju, mainīsies arī tava situācija. Mainīsies tavi apstākļi, mainīsies šīs attiecības, vai nu viņas pašas transformēsies, vai arī vienkārši tu pēkšņi satiksi šos īpašos cilvēkus, kuri tevi novērtēs un mīlēs, un ar kuriem tev būs šī harmonija. Jā. Šī pieredze, lai cik viņa būtu nepatīkama, šīs attiecības, lai cik viņas būtu bijušas tev traumatiskas, man pat gribas teikt, traumatiskas un grūtas un smagas, tas tev bija paredzēts viņām iet cauri, viņas bija daļa no tavas plānotās dzīves pieredzes šeit. Un lielā mērā te ir arī nepieciešams paļauties, ka dzīve atnesīs tev tos cilvēkus, kuri ir labvēlīgāki tev tad, kad pienāks laiks. Un kamēr tas laiks nav pienācis, kamēr tu esi vēl iesprūdis šajā situācijā ar šiem cilvēkiem, tavs darbs ir, ieraudzīt sava kausa vērtību, ieraudzīt savu vērtību un nospraust veselīgākas robežas, cik tas ir iespējams tavos apstākļos. Kaut arī, tas varbūt dažos brīžos liksies neprāts, tas ir nepieciešams, lai tava situācija varētu mainīties. Te daudz, tā kā sākotnējais bija kaut kas viens, un tad tie slāņi pamazām atklājās. Un principā, ja mēs tā kā atkāpjamies un paskatāmies vēlreiz uz tevi pašu, tu esi nācis tiešām palīdzēt cilvēkiem nest gaismu, un ļoti bieži arī ir tā, ka tie cilvēki, kas nāk uz zemes nest gaismu, viņi nāk tumšās vietās. Un viņi tur ir vieni. Viņi tā kā citi gaismas nesēji nav gluži viegli ar roku aizsniedzami. Un tas lielais, smagais kāpiens kalnā ir tas ceļš pie atklāsmes sapratnes,
ka ar tevi viss ir kārtībā, tu vienkārši esi nonācis vidē, kas ir absolūti svešāda un ne tāda kā tu, bet tu maini šos cilvēkus. Pat ja tas notiek ārkārtīgi lēni vai viņiem varbūt tā kā negribās un tu centies un tu nesaproti, kāpēc tas nestrādā un kāpēc tev nepieņem. Tas ir tā grūti, bet tu maini pasauli. Arī tad, kad tu miedzi kā viena maza svecīte piķa melnā tumsā. Bet jā, no šīs situācijas ir izeja. Tā kā tu sasniegsi izeju, tu sasniegsi šo jauno, foršo sākumu, jaunās skaistās attiecības, tad, kad šī dvēseles mācība par savas vērtības apzināšanos un arī, teiksim, tādu paušanu un savu vajadzību un robežu paušanu, tā ka šī mācība būs izieta. Un es teiktu, ka tu tā kā straujiem soļiem arī tuvojies tās nobeigumam. Interesants lasījums, riktīgi interesants un tāds, man liekas, arī daudz slāņains, kas arī ir interesanti un nedaudz varbūt izaicinoši, bet tas jau normāli. Vēl viena kārta, lūdzu, noslēguma kārti pirmai grupai. Es baigi ilgi runāju, es pat nepamanīju. Effortless. Jā, bez piepūles. Tas ir tas, kā tu drīz varēsi justies attiecībās ar citiem cilvēkiem. Ne visiem, jo visdrīzāk, ka tava enerģija tik specifiska, vismaz pēc sajūtām šeit šķiet, viņa ir tik specifiska, ka tikai tādas tiešām ļoti gaišas, advancētas būtnes spēj to saprast, bet tā kā tu ar šīm būtnēm drīz satiksies un tā kā tās nonāks tavā dzīvē, tev būs viegli, attiecības kļūs vieglas un tu uz to virzies. Vienkārši vēl drusku jāpagaida, jāpaciešās un jāpadara tas darbiņš ar sevis stiprināšanu. Jā. Kaut kā tā mīļā pirmā grupa. Šis bija tavs lasījums par tavām attiecībām ar citiem cilvēkiem. Es ceru, ka tev tas norezonē, es ceru, ka tev tas noderēs. Paldies, ka biji ar mani kopā šajā lasījumā un tiksimies kādā citā. Atā! Sveiki, mīļā otrā grupa! Tātad šis būs tavs lasījums par tavām attiecībām ar citiem cilvēkiem. Noliksim devītnieku, noliksim tavu kristālu, ko tu izvēlējies, tas ir citrīns, starp citu, un paņemsim kārtis, lai palūkotos. Kas tev jāzina par tavām attiecībām ar citiem cilvēkiem? Tātad, kā jau es teicu, šis ir jābūt stāsts par attiecībām. Es to teicu, es laikam ievadā to neteicu. Tātad, tas ir jābūt stāsts par attiecībām ar tavu ģimeni, ar taviem draugiem, vēl kaut kādiem cilvēkiem, kas tev ir apkārt, bet ne gluži varbūt par romantiskiem. Kaut kāds varbūt neliels ieskats par potenciālajiem varētu būt. Vismaz pirmajai grupai bija kaut kas arī uz to pusi, bet principā vairāk ar, tā kā tavas attiecības ar līdzcilvēkiem. Kas otrai grupai jāzina par viņu attiecībām ar līdzcilvēkiem? Tā, tūlītās spējams vēl vienu kārti. Un tad ķersimies pie darba. Ok. Mums izskata divas vispār. Tā, bet es sākšu ar šīm tarā. Mums ir 7 zižļi. Ok. 3 kausi. Ok, ļoti interesanti. Kausu bruņinieks. 7 monētas. Zobenpāš.
Tad mums ir monētu karaliene, 5 zobeni, icebergs un submerged, jeb tā kā iemērkts zem ūdens, kaut kas zem ūdens. Un tsunami un wake up call. Tā kā modinātājs. Arvats nezinu, kā pareizi kā iztulkot, lai tā nozīme nepazūd. Ne īpaši labi nesanāk. Kaut kas atmodina. Kā augsta ūdeņš šalts sejā. Varbūt tā tas varētu būt. Ok, labi, mums ir mūsu kārtis. Paskatīsimies, kas tev ir jāzina. Es sadzirdēju vārdu sadzīve. Galvenokārt tas ir droši vien tāpēc, ka tev nav lielo arkānu neviena, kas ir īstenībā visai neparasti. Tavas attiecības ar citiem laikam jau ļoti lielā mērā ir atkarīgs no tā, kas ir šis cilvēks. Tā kā ļoti. Jo ir cilvēki, ar kuriem tev ir ļoti viegli, ir cilvēki, ar kuriem tev ir visai grūti. Tā kā te parādās viss, pasties, te ir sirsniņas ar monētu bruņinieku. Te ir 7 zīžļi, kas ir riktīgi tāda opozīcija, ka tu esi viens pret visiem. Te ir 3 kausi, kur ir riktīgi dzīves svinēšana ar draugiem. Nu, tā ir riktīgi draudzēšanās kārts. Te ir 7 monētas, ka tu principā ieguldies. Es teiktu, ka tu ieguldies attiecībās un skaties, kā tie augļi gatavojas. Tas būtu, ka tu pamazām veido šīs attiecības un viens vārdiņš tur, otrs vārdiņš šur, un tā kā tu jūti, ka šīs attiecības veidojas aizvien spēcīgākas un spēcīgākas. Tad te jau ir stāsts par attiecībām, kuras jau ir tādas, jau tā kā nobriedinātas, jau diezgan kvalitatīvas un dziļas. Te ir vēl kaut kādas tādas varbūt nedaudz tā kā izaicinošas, varētu teikt. Ko šis lasījums mēģina pateikt, jo es neteiktu, ka man rodas tāda konkrēta vēsts no šī visa. Iespējams, ka stāsts ir par to, ka tev ir ļoti plašs cilvēku loks. Ne visi draugi ir patiesībā draugi. Es gribētu teikt, ne visi ienaidnieki īstenībā ir ienaidnieki arī. Jo ir baigi svarīgi. Ok, es nezinu, es vienkārši ļaušos intuīcijai šajā lasījumā, jo man tāds konkrēta viena situācija, kas būtu šeit jārisina, nenāk prātā. Tā kā nav tā šeit, ka šis stāsts par šo konkrēto situāciju. Tur ir vairāk tāds kopējs, tā kā ieskats tavās attiecībās ar cilvēkiem vispārīgi. Ir ļoti svarīgi, ka tu katras attiecības, kuras tu veido, vienalga vai tie ir draugi, vai tie ir kolēģi, arī ar ģimenes locekļiem, ka tu gandrīz vai tā kā izvērtē, kāds ir šis cilvēks, kāds esmu es, kur mums saskan, kur mums nesaskan. Vai es varbūt par šo cilvēku vērtēju, balstoties uz kaut ko man kāds cits par viņu ir teicis. Vai kādas ir viņa vajadzības, kādas ir manas vajadzības. Tāda interesanti, šis ir tikai tāds katalogs vai tāda kā inventarizācija par tavām attiecībām. Un ir attiecības, kurās tu ignorē, un tā kā vispār negribu domāt par šo cilvēku, jo ir pārāk sarežģīti. Ir attiecības, kurās ir nepieciešams attapties, kad, hei, viss nav gluži tā kā tev liekas, vai šis cilvēks īsti nav uzticams,
bišķiņi tā sajūta, ka varbūt ir kāds cilvēks, kuram tu izliec savu sirdi un dvēseli, un viņš īsti, nu tā kā vai nav godīgs pret tevi patiesi, varbūt viņš stāsta tālāk tavu sirdi un dvēseli citiem cilvēkiem. Tā kā te būtu nepieciešams tā kā izvērtēt. Un tad ir cilvēki, ar kuriem tavas attiecības ir ļoti pamatīgas, un iespējams, ka tu pat negluži nenovērtē, bet nepamani, cik viņas es domāju, kā to noformulēt. Man liekas, ka tev patīk, ka tev ir daudz cilvēku apkārt, kas ir forši, bet tev varbūt ir lūgums pastrādāt pie tām attiecībām, kuras ir stabilas, drošas, zināmas, ērtas arī. Tā kā vairāk velti uzmanību tām attiecībām, kuras ir labas un kuras varbūt tā kā tu uztver gandrīz pašsaprotamas. Jo man ir sajūta, ka tev varbūt vai nu būs nepieciešams atbalsts, vai būs kaut kāds moments, ka tev būs nepieciešams ļoti skaidri zināt, kuri ir tavējie cilvēki un kuri nav. Man negribās neko baigi te prognozēt. Es mēģinu es riktīgi taustošu šobrīd, jo viņš ir tik nekonkrēts. Tās ziņas, viss tā kopums ir ļoti nekonkrēts. Kas otrai grupai jāzina? Par ko ir šī ziņa? Es redzu tos dažādās attiecības, dažādos, varbūt, modeļus. Un kur ir lielie, wow, tev ir vēl 7 zīžļi. Un kur ir lielie arkāni. Man likās, kaut kur tak viņiem jānāk ārā. Jo tas ir tik dīvaini, ja lasījumā nav lielie arkāni, un ja mēs nebliežam uz visiem 120%. Jā, labi, saprotu. Ir jāveic inventarizācija. Riktīgi jāizvērtē, kam tu vari uzticēties, kas ir tavējie. Jo izskatās, ka nāk tas tsunami un būs bišķi tāds sapurinājiens tavai sociālajai dzīvei. Es nevēlos absolūti tevi satraukt vai biedēt, bet tā reāli mums nav labi. Zini kā, man ir grūti, ja tu esi riktīgs ekstraverts un tev tiešām patīk, ka tev ir daudz cilvēku apkārt. Es nevaru neko baigi daudz par to teikt, jo es tiešām nezinu, kā tas ir. Es esmu pilnīgi pretēji būtne. Man ir daži draugi, uz vienas rokas pirkstiem saskaitāms daudzums. Un nevis tāpēc, ka nebūtu daudz apkārt foršu cilvēku, bet es ļoti sargāju to savu iekšējo pasauli. Un man liekas, ka tev šis ir tāds pamudinājums varbūt arī drusku vairāk viņus sargāt. Un nevis tāpēc, ka tevi kaut kas apdraud, bet tāpēc, ka tas gan ir, ja tu neredzi, kāds tu patiesībā esi resurss, cik daudz enerģijas un mīlestības un gaismas tu ienes citu dzīvē. Un ka tas ir kaut kas īpašs, kas ir jānovērtē. Un es nedomāju, ka te ir varbūt tāda riktīga, es sevi nemīlu un necienu, bet drīzāk tāds, ka, es jau tikai, pastāstīju par saviem sapņiem un mērķiem un kaut ko šiem 30 cilvēkiem telpā, kuriem es 20 nepazīstu. Tāda sajūta, ka tu gan ir dod savu enerģiju bišķi prom. Hei, bezmaksas enerģija, kurš grib? Un ir tas, es nezinu, kaut kas bišķiņ tāds ir, ka tuvojās kaut kāda situācija, kur tev būs nepieciešama tava enerģija pašam.
un ir lūgums nedaļā viņu ārā tik brīvi, bet vairāk ieguldi 1, 2, 3 cilvēkos, kas ir tiešām pierādījuši sevi. Jo, redz, tev ir full, tā kā muļķītis, tas ir jauns sākums, kaut kāda, varbūt, zin kā, varbūt tas īstenībā tas, kas notiks, būs kaut kas ļoti pozitīvs. Piemēram, tu izdomās, ka tu gribi kļūt par minimalistu un pārvākties uz dzīvi busiņā. Tu skatos uz muļķi, viņš ir riktīgi, viņš dodās pasaulē. Pārdot visu savus, lietas, kas tev pieder, un varbūt tev, piemēram, tu gribi tagad dzīvot tajā busiņā, un lai tu varētu to busiņu tur nopirkt vai sabūvēt, kā tev tur vajag, tev vajag naudu, un tad tu vērsies pie saviem miljonus draugiem, un tad neviens tā kā negrib tevi atbalstīt, un pēkšņi cilvēks saka, oi, tā ir stulba ideja, ai, nē, kaut kas tam līdzīgs, ka tev ir tā kā šo savu entuziasmu pretī šiem cilvēkiem, un tad, kad tev no viņiem kaut ko vajag pārmaiņas pēc, jo tu esi visu laiku bijis tas, kurš dod. Un tagad, kad tev vajag atbalstu, pēkšņi visi aizgriežās, vai, tas, ka te ir tie 7 zīžļi 2 reizes, tas liekas tā ļoti uzkrītoši, ka pēkšņi nevis tu esi ar visiem kopā, jums ir jautrs tusiņš, bet pēkšņi tu paliec viens, un tas ir bez maz vai tāds, wake up call, tāds, ka pēkšņi tā augstā ūdeņš šauts sejā un ir tāds, paga, ko? Es domāju, ka mēs tā kā visi esam draugi un ka mums ir labas attiecības un tad izrādās, ka vienkārši visi gribēja tusiņu un bezmaksas enerģiju no tevis dabūt. Es ceru, ka tas nav bišķi pa skarbu, bet kaut kas šāds, jo un redzi, un ir patiesībā, un man pat gribētos teikt, ir šie daži cilvēki, kas diezgan labi tev pazīst, bet tavu patieso es reti kurš redz, un varbūt tu pat šiem cilvēkiem baidies atklāties. Un šī situācija, kur tev vajadzēs palīdzību, vai kur tu tā kā būtu vairāk parādījis savu patieso es, viņa būs arī tā mēraukla, kur tu varēsi izmērīt, kur tad ir tie īstie draugi, kur ir īstie tie, kas tiešām tevi atbalsta, un kuriem ir izdevīgi tikai tā, ka tu dari tā, kā visi dara. Jā, varbūt tas ir arī kaut kāds projekts jauns vai jauna darba vieta. Es nezinu, kaut kas jauns, ko tu gribēsi pamēģināt ar tādu savu entuziasmu un tādu aiziet, bet tas varbūt apdraudēs citus. Es skatos arī uz šiem 5 zobeniem. Varbūt tā kā viss bija forši, kamēr tu nebija problēma. Vai kamēr tavas izvēles, tavs dzīvesveids bija saskaņā ar to, ko dara vispārējie. Un tā, kad tu izdomā, es gribu tagad iet un darīt kaut ko jaunu, kaut ko citu, tad rodas pēkšņi šī konflikta situācija. Varbūt tā ir draugu grupa, varbūt ir kolēģi, kaut kas, vai tu izdomā, varbūt tevi paaugstina. Un tā kā tu vairs neesi viens no mums, viens no tā bariņa, tu kļūsti jau par bosu. Un pēkšņi visi tie, kas bija tavi čomi, tavi draugi, tu esi viņu bosu un jūs vairs nevarat tā. Tāpēc, ka viņi vairs tev neusticās, vai viņi greizsirdīgi. Kaut kas šitāds te. Un tas, man liekas, riktīgi tev liks izvērtēt, tad, kur ir tavi cilvēki un kuri nav. Un es domāju, ka tas ir ļoti vērtīgi, jo patiesībā, ja tu tiešām atdod tik daudz enerģijas, cik man te rādās, ka tu atdod citiem, domāju, cik forši būtu, ja tu to enerģiju varētu vai paturēt sev, vai arī ieguldīt tajos cilvēkos, kas tiešām tā kā arī tev gatavi dot pretī. Tas būtu tik daudz, man gribas teikt, produktīvāk. Tad tās attiecības varētu iet dziļumā. Jo šobrīd liekas, ka tu ej visu laiku plašumā, tu gribi vēl cilvēkus, vēl lielāku tusiņu, vēl lielāku ballīti, bet tur nav īsti
tas viss ir tāds ļoti gaistošs. Tā kā putu ballīte, tās putas vienkārši izčākst un paliek vienkārši slidena grītā. Tādu analoģiju es saredzu. Jā. Es nezinu, vai tev šis rezonē, vai kā tu par šo jūties, bet šis bija tas, ko es jūtu, ka tev vajadzēja dzirdēt. Man gribas teikt tāds citādāks lasījums. Nezinu, pilnīgi citādāka enerģija. Bet es ceru, ka tev tas noderēs. Ja tev tas norezonē, tad jā, es ceru, ka tev tas noderēs. Paldies, ka biji ar mani kopā šajā lasījumā. Un tiksimies kādā citā. Atā! Sveika, mīļā 3. grupa! Tātad tu izvēlēsi šo skaisto sarkano jašmu. Un šis būs tavs lasījums. Tavs lasījums par tavām attiecībām ar citiem cilvēkiem. Tātad attiecības ar draugiem, ar ģimeni, ar taviem tuviniekiem vai tāliniekiem, bet ne romantiskās attiecības. Tātad, kas 3. grupai jāzina? Tā mums viena kārta jau nokrita. Kas 3. grupai jāzina par viņu attiecībām ar citiem cilvēkiem? Kas 3. grupai jāzina? Tā, tad es paņemšu vēl 2 no citas kalas. 3. grupas attiecības ar citiem cilvēkiem. Un vēl vienu, un tad mēs runāsim. 3. grupas attiecības ar citiem cilvēkiem. Ok. Re, mums ir krietni čupiņā. Tātad mums ir 8 monētas. Ok. 2 zobeni. Mums ir zižļu pāžs. Imperatore. Tornis. Interesanti. Tad ir... Wow. Ok. Nāve un muļķis un vējš un aktivizācija. Activation. Wind. Ok. Es tieši 2. grupai, jo viņiem sākotnēji pirmajā izklājumā nebija lielo arkānu, es brīnījos, un te atkal te kompensē, kārtas kompensē tāds. Tu gribēji lielos arkānus, lūdzu. Jā, tas ir uzreiz tā kaut kā intensīvi, daudz intensīvāk. Kas notiek ar tevi un tavām attiecībām? Sorry. Nāve, tonis, muļķis. Imperatore. Interesanti, ka te šim zižļu pāžam arī ir pauniņa, tāpat kā muļķim. Ļoti, ļoti, principā, līdzīga enerģija. Jauns sākums, kaut kā vecā beigas, attiecības ar citiem. Man ir sajūta, ka tu varbūt... ka tu šajā laikā diezgan dinamiski mainies. Tā ir viena lieta. Un attiecīgi varbūt mainās tavas, teiksim, vajadzības attiecību ziņā. Ir tā sajūta, ka tu tā kā gandrīz vai apzināti šobrīd jauc nost kaut kādus toņus, jauc nost kaut kādas vecās būves, vecās attiecības, vecās saiknes, nevis tāpēc, lai radītu destrukciju vai tā kā iznīcinātu kaut ko, bet tāpēc, lai pārbaudītu
tā kā bezmazliet pārbaudītu, tad, kurš tad ir ar mani pa īstam? Tas ir viens, un arī, man liekas, ka tu gribi bezmazliet sākt jaunu dzīvi, un tu saproti, ka vecais ceļš vai vecās saites šeit vairs tā kā īsti nestrādās. Man gribās par šo aktivācijas kārti vēl pajautāt, kāpēc viņi ir šeit, vai par ko viņi runā. Ok, tava misija. Te ir tāda, es nezinu, tas tonis man īpaši kaut kā šeit piesaista. Viņam ir tāda ļoti draiska enerģija. Man nav sajūta, ka Wow, tu dzirdēji. Tas bija kaut kāds ļoti skaļš braucamrīks. Bet tāds, man liekas, tas reāli ir arī tava enerģija šobrīd ir tāds, aiziet. Es iešu, tagad es darīšu, es transformēšos, es mainīšos, un ja kāds netiek man līdzi, pats vainīgs. Tāda ir sajūta. Ja kāds netiek man līdzi, pats vainīgs, man viņu nevajag, man ir misija. Rīktīgi es jūtu, tev ir misija. Tu vēlies darīt lietas, radīt lietas. Jā. Un tev nav... Interesanti, tavā dzīvē ir kaut kas noticis tāds diezgan... Ir tā sajūta, ka tev pasaule ir tikusi visai satricināta ar kaut kādu situāciju. Bezmaz vai tā kā tavas acis tika atvērtas tam, ka tu vai iznieko savu laiku, vai tam, ka tas, ko tu līdz šim darīji, ka tas nenes tos rezultātus, kādus tu gribēji. Jo ir tā sajūta, ka tev tāds, es reāli iztērēju savu laiku, labi, viss, jaucam nost, es vairs to nedarīšu, es gribu, lai man sanāk, es gribu, lai tas, ko es gribu, notiek. Un tu tā kā pārslēdzies pilnīgi citā režīmā, un ja kāds, tieši tā kā es teicu, ja kāds netiek līdz tā ir viņa problēma, tā ir viņa vaina, gan, negluži vaina, bet tā ir tāds, man ir savs ceļš, gribi nāc, negribi nenāc. Jā, ļoti tāda uzņēmīga enerģija. Es paņemšu vēl kādu kārti. Kas otrai grupai? Trešai grupai, sorry. Kas trešai grupai jāzina par viņu attiecībām ar citiem cilvēkiem? 8 zīšļi, jā, atkal dinamika. Tā kā es ne uz vienu vairs negaidu. Jo iespējams, ka iepriekš tu tiešām arī gaidīji un tu vīlies. Man ir tā sajūta, ka tu tā kā bezmazai pašķir jaunu lapu un ļoti tā kā gan izveid mainies un saka, viss, es vairs nebūšu tāds, kāds es biju attiecībās citiem. Es esmu jauns, love it or leave it. Mīli to vai atstāj to, ja mēs burtiski tulkojam. Trešai grupai. Kausu karalis. Trešā grupa. Attiecības ar citiem. Jā, gan izvēj tā kā tu atstāji aiz muguras drošo pazīstamo. Un tieši attiecībā. Tā kā, man liekas, tev bija diezgan skaidrs, varbūt, kas kā ir. Un kaut kas notika. Man reāli sajūta, ka kaut kas notika. Varbūt tas nebija, ņemot vērā, ka tev ir šī aktivizācija. Droši vien tas nebija... Nē, es teikšu tā, visdrīzāk tā bija, tā kā iejaukšanās gan izvēl no augstākiem spēkiem iespējams, ka tu ļoti ilgu laiku tērēji savu enerģiju lietām, kas, it kā normāls sadzīviskas ikdienas cilvēku lietas, bet viņas īsti nebija saskaņā ar tavu misiju, un visdrīzāk, ka tu jūties arī tā,
ne pārāk varbūt iedvesmots vai ne pārāk apmierināts ar savu dzīvi. It kā ir ok, nav jau slikti, bet gribas kaut ko vairāk. Ir tā sajūta, ka ir kaut kas vairāk paredzēts. Un man šķiet, ka tā aktivizācija kaut kādā mirklī notika, tāpēc, lai tu beigtu vairs tērēt laiku uz to sadzīvisko parasto, kas, jā, mums visiem ir kaut kādā mērā jādara, bet tas ir bezmazliet tāds, ok, viss, es vairs netērēšu netērēšu laiku niekiem, es gribu paveikt lielas lietas. Un tagad tu ej, seš un esi tas, kurš maina citu dzīvi, savu dzīvi, rāda kaut ko jaunu, kurš nebaidās arī iet cauri diskomfortam, un, teiksim, kaut kādiem arī izaicinājumiem, varbūt momentiem attiecībās vai vienkārši sadzīvē, kur ir kaut kas jākonfrontē, kur ir varbūt jāpauž savus viedoklis, savus redzējumus, kas daudziem ir diezgan tāda nērta lieta, un tev ir tāds, es to darīšu, tāpēc, ka es vairs negribu tērēt savu dzīvi, savu laiku, muļķībām. Es nesaku, ka tu darīji muļķības, bet es teiktu, ka šī brīža enerģija, kādā tu esi, tā aktivitāte, tā intensitāte, viņa ir sakāpināta. Tas ir tā kā mēs piedzīvojam kaut ko ļoti tādu, piemēram, braucam tur karuselī vai, es domāju, kas varētu būt tāds labs salīdzinājums. Aizjām uz sporta spēli kaut kādu, uz hokeju, un tur ir riktīgi daudz cilvēku, un visi fano par to komandu, un tā komanda uzvar, un tu iznāc ārā, un tev ir tāds pacelājums, un tev liekas, wow, es tagad tiešu, un arī kaut ko baigi darīšu. Un es saku, ka tev ir šī pacelājuma sajūta, kas šodien tik trokšņains ārā aiz loga. Katrai grupai kaut kas grabinās vai gaudo vai, jā. Ko es vai teikt? Nu jā, par to pacelājumu sajūtu. Tā kā viņa ir forša, bet viņa nav, tā kā tu nevari visu laiku būt tajā enerģijā, jo, tu izdegsi citādi. Viņa palīdz, tas lielais satraukums un tas pacelājums, viņš palīdz pieņemt lielus lēmumus. Viņš palīdz pārvarēt kaut kādas bailes, nedrošību. No tāda aspekta tas ir ļoti forši un palīdzoši, bet man ir sajūta, ka vienā brītiņā tā enerģija, tu ieiesi atkal kaut kādā jaunā rutīnā, vai tev atkal būs kaut kāda norma. Kaut kam būs norma, kaut kas, jo šobrīd viss liekas tāds, visu mainu, visu transformēju, aiziet. Un mani bišķiņ tā kā, es domāju, kas notiks tad? Jo, man liekas, tas ir tas moments, kad ir vislielākais risks iekrist kaut kādās vecajās kurpēs un vecajās gaitās un vecajās, tā kā attiecībās. Un Tad ir jautājums par tiem tiltiem, kurus mēs nodedzinām, tā kā mēs sākam jaunu dzīvi. Man varbūt negribētos, lai tu... man negribētos, lai tu paliec viens. Protams, tas nav vispār, ko es tikai lieku kārtas, bet man grib... es izjūtu rūpes par tavu... labklājību tajā brīdī, kad tu būsi iznācis no šī haja. Jo šis emocionālais stāvoklis, viņš nav tāds tev visu laiku. Un īstenībā, es domāju, ka tu tā sadzīviski nemaz neesi tik aktīvs un tik tāds, varbūt pat spontāns. Bet šis ir nepieciešams, jā. Ir nepieciešams pārmaiņas, bet man gan drīzāk gribas prasīt kaut kādu padomu tev. Kāds ir padoms trešai grupai tam brīdim, kad viņi atgūs kaut kādu
Man gribas teikt līdzsvaru varbūt savā ikdienā. Un paskaties, tev ir 2 kausi, kas ir lielā mērā arī līdzsvara kārts. Sadarbība, kopā būšana. Par ko runā šie 2 kausi? Mums ir atkal 2 zobeni. Un mums ir zobendos. Ok, labi. Jā, labi, lūdzu, nedusmojies. Jūs saprotat, es saprotu šobrīd tavu to sajūsmu, ka tu vari aizmest prom visu to, ko tev negribās un sākt no jauna. Tas ir nenormāli kaifīgi. Un tas ir tas moments, kad mums totāli negribās dzirdēt, varbūt tomēr tā kā saglabā rezerves tur kaut ko. Un tev tāds, nē, es negribu. Man ir tā sajūta, ka varbūt tāda ir tava reakcija. Vai viņa tāda varētu būt. Tev ir 2 reizes šie te 2 zobeni. Un tad tev ir vēl kausi 2 un zobenbūzes. Padoms, tāds ļoti mīš padoms, ir lūdzu tavā dzīvē ir attiecības, kuras šobrīd varbūt arī tu gribi aizmest malā, tāpat kā visu pārējo, sagraut, jo tev liekas, ka tas mani kavē, tas mani bremzē, bet patiesībā šīs attiecības tev nākotnē būs veids, kā tu varēsi just stabilitāti, pamatu zem kājām. Un redzi, tev ir 2 reizes 2 zobeni, tu neredzi to, jo tu esi tik ļoti aizrāvies ar šo savu jauno vīziju. Ko tu vari darīt? Fokusējies uz sevi. Bet ja kāds tev saka, es gribu nākt līdzi, vai arī es būšu šeit, kad tu atgriezīsies, un visdrīzāk tu negribi atgriezties, bet lūdzu neņem to ļaunā, vai, tā kā, varbūt nesaki, es nekad neatgriezīšos, vai es, man gribas teikt, nekad nesaki nekad, bet arī tā kā, tu īsti nevari zināt, kāda tava nākotne izspēlēsies, bet man šķiet, ir viens cilvēks, vismaz viens cilvēks tavā dzīvē, kurš tur būs. Un ja kāds tev saka, es tevi gaidīšu, vai es atgriezīšos, vai varbūt atgriezies tu pie manis, varbūt tā kā esi jauks pret šo cilvēku, tā kā novērtē šo sentimentu. Protams, ja tas ir teikts kaut kādā izsmejošā, augstprātīgā, tā kā, jā, tu jau drīz atgriezīsies, vai kaut kas šāds, tas, protams, ir kaut kas cits, bet, jo man liekas, tur varētu būt arī nedaudz tā kā skumjas, ja tu aizēni visu atstāji aiz muguras, un kāds var sajusties, ka tu viņu tā kā atstāji novārtā, bet, šis ir process, kurš tev bija jāveic, un citreiz vieglāk ir visu atbrīvoties un iet, nekā sākt šķirot, jo tad var sākt prātā. Kad ir pārāk daudz lietas, kurām pievērsties. Bet, vienkārši paturi šo prātā, ja kāds ir, tā kā tik viegli negrib tevi atlaist, tad pajūti, vai tur, vai tu neesi pārāk, pārāk dedzīgs, tā kā nojaukt visus tiltus. Vai varbūt ir kaut kāda maza virvīte, kur tu vari atstāt, kas tevi sasaist ar pagātni. Nezinu, vēstuļu draudzība vai e-pastu draudzība, vai vienkārši tā kā kaut kas no tās pagātnes tomēr nāks līdzi, un tas būs labs, pat ja šobrīd tu to tā neredz, jo tas varētu būt arī saistīts ar kaut kādām tevis daļām, kuras tev ir bišķi pagrūti pieņemt šobrīd. Tikai grūtāk sevi ieraudzīt, kaut kāda skatu punkta. Te iet baigi jau tā dziļumā un arī diezgan specifiski, tā kā es vairāk noteikti neskatīšos. Bet, nesadedzini visus tiltus savā steigā, vai vismaz, tā kā, teiksim, ja kāds tiešām vēršas pie tevis ar tādu
atvērtu sirdi, tad nesaki kategorisku nē, bet varbūt vismaz pasaki varbūt, vai pasaki es nezinu. Nu, ja vien, protams, tev... Jā, man ir bišķiņa sajūta, ka tu nevari pilnībā šobrīd uzticēties savām sajūtām, jo tav iekšējā ir sajūta, es gribu prom, visu nokritīt no sevis un tā. Bet jā, kaut kas šajā pagātnē tev, kaut kas ir vērtīgs tur un kaut ko tu varēsi paņemt pēc tam līdzi. Un tas nenozīmē, ka tev jāatgriežas pie tavas vecās dzīves, absolūti ne, bet vienkārši lietas no tavas vecās dzīves, un cilvēki no tavas vecās dzīves, kas var nākt tev līdzi, un varbūt viņi nevar nākt tagad, un varbūt tevi sāpina tas, ka viņi nevar nākt tagad, bet arī viņiem ir savs ritms un temps, un varbūt kāds tā kā arī grib dzīvot tajā būsiņā, bet viņam vispirms ir jātiek galā, tur nezinu, studijām vai kaut ko, un tu gribi, lai viņš visu nomet tāpat kā tu un skrien tev līdzi, bet viņš saka, es pabeigšu un tād. Varbūt viņš to nepasaka, varbūt viņš vienkārši ir bēdīgs, ka pats. Bet tā kā kaut kas no pagātnes ir tāds, ko ir vērts neizmest miskastē. Un tas atgriezīsies, tāpēc nenodedzini tos tiltus tā baigi skarbi. Tas ir padoms tev. Nu jā, nezinu, man liekas ļoti specifisks lasījums. Es ceru, ka tas tev norizonēja un noderēs. Lai tev izdodas tavs jaunais skaistais sākums. Šis ir ārkārtīgi satraucoši un forši, un es priecājos par tevi, lai tev tiešām viss ir brīnišķīgi. Paldies, ka biji ar mani kopā šajā lasījumā. Lai tev brīnišķīga diena, un tiksimies kādu citu reizi. Atā!